Reiz es iegādājos Mercedes-Benz automašīnu, un es biju ārkārtīgi laimīga, ka varu braukt ar tik augstas klases auto. Es biju sajūsmā ikreiz, kad braucu ar savu Mercedesu pa pilsētas ielām. Bet kā jau tas mēdz būt, šad un tad gadījās dažādas ķībelītes ar automašīnu, un tad nācās apmeklēt autoservisu. Kā Mercedes-Benz auto īpašniece, es, protams, nolēmu doties pie šīs automarkas oficiālā dīlera uz servisu, uz Dominiks servisu, jo domāju, ka tur saņemšu kvalitatīvus pakalpojumus un labu servisu. Tā nu manu dargo auto servisā it kā salaboja, kaut ko tur pieregulēja, un es atkal devos laimīgi atpakaļ ielās. Protams, naudu arī paprāvu atstāju par servisa pakalpojumiem, bet ar domu, ka tas ir Mercedes-Benz autoservis un tam jābūt atbilstošas kvalitātes, es loģiski samierinājos un biju atkal laimīga. Taču laimes mirklis bija gaužām īss. Mans dārgais auto pēc kārtējā Dominiks autoservisa apmeklējuma vairs negāja tā, kā tam bija jāiet. Netika novērstas neviena problēmas, ko lūdzu, lai salabo, bet parādījās pat jaunas ķibeles. Dominiks, protams, noliedza savu neizdarību, turpināja tikai iekasēt naudu no manis par jauniem remontdarbiem. Arī attieksme no servisa darbinieku puses bija ļoti neprofesionāla. Un kā izrādījās, tad es nebiju vienīgā, kurai bija šādas problēmas ar Dominiks autoservisu un kura bija, godīgi sakot, apčakarēta. Tāpēc mēs izveidojām šo domu biedru grupu www.sliktsservis.lv un kopīgiem spēkiem nolēmām cīnīties par savām tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu un servisu. Tādēļ, ja arī tu esi saskāries ar līdzīgām problēmām un esi apšmaukts, pievienojies mums un iesūti savu stāstu. Saki nē sliktam servisam!